politikas pirmo sausumu izsludinātajā konkursā un par šo darbu saņēmām ievērojumu naudas summu. Tātad visus gaida prēmija, lai piepildās mūsu vispārdrošākie sapņi arī nākotnē, tāpēc nevajag atslābt. Paldies jums par darbu, un šodien dienu jūs esat brīvas. Saida, tu varētu palīgt pēc darba un pabeigt to projektu? Jā, labi. Paldies. Nesapratu, kur nauda. Es nesaprotu. Man liekas nesaprotu. Cik tu paņemšu, es paskatīšos? Meitenes, nauda ir pazudusi. Kā pazudusi? Nevar būt. Varbūt video novēšanas kameras vai paskatīties. Laba ideja tā ir izdarījuši, bet sākumā policiju saušu. Jā. Labdien, jūs mani saucāt? Jā. Nu, kas notika? Es pirmo reizi tādā situācijā, tāpēc nezinu, ko teikt. Nomierinieties, lūdzu, un izstāstiet visu, kas ir noticis. Ir pazudusi liela naudas summa. Cik lielā apmērā? 100,000 eiro. Oho. Es nezinu, ko teikt, jo par naudas atrašanas vietu zināmi tikai firmas strādnieki. Tātad, jūs gribat pateikt, ka naudu ir nositis kāds no jūsu firmas? Es nezinu, es nevaru tā atgalvot. Kas no firmas strādniekiem aizgājis vēlāk? Vakar es palūdzu vienu sievieti palikt pēc darba un pabeigt vienu projektu. Tātad viņa varēja nosakt naudu? Es nezinu. Labi, ejam skatīties video ierastu. Jā, labi. Tā ir viņa. Kas viņa? Tā sieviete, kuru es vakar palūdzu palikt pēc darba. Vai viņai bija motīvs nozagt šo naudas summu? Es dzirdēju, ka viņai ir liels kredīts bankā. Tā, vai jūs varētu pasaukt viņu uz sarunām? Jā, protams. Zaida, ienāciet lūdzu pie manis kabinetā. Tā ir Zaidas kuņa. Labdien! Jums vajag aprunāties. Es iešu strādāt. Jā, sēžties. Tā, paskatieties lūdzu uz ekrānu. Kā jūs to izskaidrosiet? Bet es neko nesaprotu, es tur nebiju. Es esmu spiesta uzdot jums šo jautājumu. Tā bijāt jūs, kas nozaga naudu? Kādu naudu? Es neko nesaprotu. Priekš kā? Jūs saprotat, jūs bijat vienīgā, kas palika darbā tik vēl. Un tas neko nenozīmē. Es neņēmu nekādu naudu. Bet kā jūs paskaidrosiet, ka zaglis ir jūsu veidekā? Un tādās veikās staigā miljoniem cilvēku uz mūsu pasaules. Pirmkārt, jūsu veidekā. Otrkārt, es zinu, ka jums ir liels parāds bankā. Jā, bet es svešu nekad neņemšu. Tas es nezinu. Es gan neticu jums. Tagad jums būs jābrauc ar mani uz policijas iestādi. Tur mēs turpināsim mūsu sarunu. Tāpat, ka priekš kam? Jūs esat aizdomās turamā. Kas? Lūdzu, sekojiet man. Nāciet. Kas notika? Kur Zaiga? Viņa aizved uz policijas ietvaru. Kā? Pēc. Uzskata, ka viņa nosaka naudu. Es uz to nesaprotu, kā tas varēja notikt. Uz video vietas bija redzams, viņa ņēma naudu. Nevar būt. Zaiga tā nekad neizdarīja. Man arī būtu tam ticēt. Kas tagad būs ar Zaigu? Es nezinu. Cerams, viss būs labi. Cerams. Labi, meitenes. Es šodien visus atlaišu drusciņ agrāk, jo parādu tad ir uz redzēšanos. Paldies.